tiesnes pārbauda, vai ekipējums ir atbilstoši noteikumiem. Jā, nu, ekipējumu cimdus un kāja aizsargus arī nodrošina organizators, arī tiek pārbaudīts, arī tiek koordinēts, kā viņi uzvalk viņus, jo ir bijuši gadījumi arī pasaules boksā un arī daudz kur citur, kā ir šīs te blēdības. Tāda populāra, kā bija sava laika, nu tagad nekas nav tāds dzirdēts, ka ir šīs te roku bintes, kuras ir apstrādātas ar masu, kur it kā neko neatgādina bintes kā bintes, bet tad, kad iesvīs rokas, tad tas ir tāds ģipša kaut kāds materiāls, kurš pie mitruma sasniegšanas pēc tam arī sacietē. Nu, tādi gadījumi ir bijuši pasaules boksa vēsturē, un līdz ar to tagad arī pie bintēšanām visur klāta. Železnikovs labi trāpa ar kreiso, un Železnikovam, kā jau bokserim, ir ļoti laba aizsardzība ar rokām, laba māņu kustība, un par to kaut gan uzbrukums nebija slikts, ko izpildīja Aleksandrs, tomēr Saba spēja atbildēt. Nu, šeit varam redzēt, ka šeit jau ir krietni līdzīgāks spēku samērs. Ja mēs atceramies iepriekšējo cīņu, Jankovskis ar Poli bija, teiksim, citos līmeņos, Jankovskis Latvijas sportists bija krietni, nu, teiksim tā, to var redzēt jau pašu sākumu, var redzēt, ka viņš ir krietni pārāks. Tad Železnikovs un Končašvili ir viena līmeņa, tā kā šeit būs ļoti smaga cīņa. Vienalga, kurš no viņiem tiks tālāk uz finālu. Viņš šeit dosies uz finālu nogurs, tas ir skaidrs. Nu, protams, mēs nezinām, kāds būs iznākums, ja būs pēc punktiem. Tad šeit labi trāpa Aleksandrs Železnikovs, Železnikovam jāturpina. Taisnēs sitiens, vairāk tāds atgrūdiens, distances ieturēšanai. Vēl viens trāpījums no Železnikova. Železnikovs atkal trāpa, viņš izmanto iespēju. Tad, kad pretinieks izdara sitienu ar kāju, viņš atbild ar roku. Nu, tādu savādāk mums nevar. Bet Železnikovs vienā no uzbrukumiem ir ciets. Redzam, kreisā acis ir jau, jā, ir sarkana. Šeit kļūdās Železnikovs. Lēcienā koordinācija nedaudz zaudēja un pats nogāzās kā blāķis. Pirmais rauns ir noslēdzies. Nu, tāds ļoti līdzīgs rauns. Jā, mums zilais stūris. Železnikovs uzmundrina sev šādā veidā. Pirmais rauns ļoti aktīvs. Gribētu teikt, vairāk līdzīgs, bet nu, tomēr es jau kā jau Latvijas sportistu fans. Tā kā, protams, ja man būtu pluspunktiņš jādod, es atdodu Aleksandru Železnikovam, jo viņam bija precīzāk arī šie uzbrukumi. Arī daudzpusīgāk, pārdomātāk. Viņš strādā, redzam, nestrādā tikai ar vienu kāju, viņam ir viena gan labā, gan kreisā ļoti attīstīts. Un sākam otru raundu, un otrais rauns iesākas ar Saba Končašvili uzbrukumu. Nu, tiesnesis kaut ko iejaucās, es nesapratu viņas šobrīd gājienu, jo nu, klinčā var vienu sitienu izdarīt. Nevajag uzreiz stādināt. Un ļoti neatlaidīgs ir šobrīd Gruzīns. Nu, cīņa nebija apstājusies, kāpēc tiesnesis rādīja, ka jācīnās vēlreiz, jo viņa nemaz neapstājās. Jā, nu. Un šeit atkal pats paklūp Aleksandrs Železnikovs, ar viņu viss ir kārtībā. Labi trāpā Železnikovs, izskatās, ka šis sitiens satricināja Končašvili. Un Končašvili liekas, tā kā nemanot, ka tāds sitiens ir bijis, bet es domāju, ka viņš zina, ka apzinās, ka šobrīd riskēt vairs nedrīkst. Šobrīd ir nedaudz jāatjaunojas, bet tikpat arī daudz zina arī Aleksandrs Železnikovs, ka nedrīkst vairs pretiniekam dot iespēju atpūsties, atvilkt telpu, sakopot domas. Tagad ir jācīnās. Železnikovs pieiet klāt, satver pretinieks viņu klinčā.
Aleksandrs Železnikovs izskatās, ka ir pārņēmis iniciatīvu šajā cīņā. Viennozīmīgi šis rauns ir Železnikova rauns. Tur šaubu nav. Gruzīns šobrīd liek galdā visu, kas ir viņa arsenālā. Bet tāds, teiksim, līdz galam neatstrādāt ieroči. Nenoslīpēti, neuzasināti. Šeit Železnikovam aizrādījums par to, ka klinčā drīkst izdarīt tikai vienu sitienu. To es arī minēju. Labi, trāpa Železnikovs jāturpina, redzam. Gruzīns apstādināja. Gruzīns ir satricināts vēlreiz. Viņu satricināja Železnikovs. Redzam, ka Rolanda Mikalauskas vietu trenera stūri ieņem Valeris Mikalauskas. Rolanda vidējais brālis, vēl ir Jonas Mikalauskas. Visi sportiski un neuzminēsiet. Labi, es jokojos, uzminēsiet. Visi nodarbojas ar cīņas, potām arī māsa ar Brazīļu džiu-džitsu. Ļoti veiksmīgi, ļoti labi rezultāti viņai bija, bet tagad paņēma uz pauzi, kas saprot neredz sacensībās šo dāmu. Skan signāls, tas nozīmē to, ka jāsākās noslēdzošiem raundam, kurš tad no šiem sportistiem tad beigās tiks uz finālu. Bet maniem ieskatiem šeit varētu būt 1-1. Pēc tam šeit Aleksandrs Železnikovs nodemonstrē ļoti veiksmīgu roku darbību, tāpat tās arī labi strādā ar kājām. Kā satricināts ir Gruzīns un neitrāls stūrs sūta Aleksandrs Železnikovs, kamēr Končašvili tiek atskaitīts knockdowns. Spēr solis priekšu Končašvili, nodemonstrē, ka ar viņu viss ir kārtībā. Protams, Aleksandrs Železnikovs neapstāsies. Viņš saprot to, ka nav laika vairs dot attelpu Sabam Končašvili. Tagad ir jāmēģina vēlreiz iet un jānakautē. Pretnieks, Končašvili ļoti izturīgs, ļoti kaujinieciski noskaņots. Negrib padoties. Tas knockdowns viņu satricināja, bet neapstādināja. Šiem jauniešiem ir raksturs. Gruzijas, brauc ļoti jaudīgi sportisti. Kickboks vēl joprojām. Gruzijai šobrīd ir viss kaut kas atkal knockdowns tiek atskaitīts. Končašvili. Un viss. Končašvili tiek noņemts no trases. Līdz ar to mums būs finālā 2 latvieši. Železnikovs, Jankovskis. Ideāls tādi iznākums un apsveic Železnikovu viņu treneru korpus. Protams, ko es nodemonstrēju. Šis ir finišs. Ļoti labs finišs. Pirmais rauns, Železnikovam bija tāds ļoti līdzvērtīgs. Gribētu teikt, ka tur varētu būt uz vienu vai uz otru pusi var nostāties. Protams, pamazām arī ir jāiekarst, jāiet spēlē, un to arī Železnikovs. Lūdzu, aplausus cīnītājiem! Ļoti skaista cīņa! Uztaisam troksni! Uzvar ir 3. raundā ar nakautu, tehnisko nakautu. Un šajā cīņā ar tehnisko nakautu minūte 22 sekundes 2. raundā uzvaru izcīnā Aleksandrs Železnikovs, red corner! Aleksandrs iekļūst finālā.